Tavs pamata instruments trombons, tas bija daļa tā, ka tēvam bija vienkārši pazīstams pasniedzējs vai Jā, man liekas, ka tas ir tā īsti vispār būs jāsprast tēvam, kā tur tas viss sākās. Bet jā, nu viņi kopā arī strādāja vienā brigādē ar manu tēvu Lielsavas kūdras purvā, kurā es arī nostrādāju, starp citu, kaut kādas 2-3 vasaras ar kāpraķēžu traktoru vācu kūdru. Pats pēc to? Pats pie stūras, jā. Visu vasaru, jā. Bet tas bija arī baigi interesanti. Bet šis fakts, jā, kad viņi bija pazīstami, tas tāds ir, jā. Tas nebija, bet izvēle tev bija? Tev kāds prasīja, ko tu gribi? Es nezinu. To tu arī neatceries? Ne. Es domāju, ka tu... Pārlicot pāri pie bērnības, mēs vēl atgriezīsimies, tu pieminēji jautros darbus, kur mums ir kāpurķēžu operators, kurš pa purvu. Es zinu, ka tu esi bijis kurinātājs dienā. Nē, es esmu palīdzējis tēvam, jā, tur šķeldu mest iekšā kurināmajā katlā. Bet Rīgā tu neesi pa kurinātājs strādājis? Nē, es strādāju pa sētnieku Tāls pirmajā vidusskolā. 4 gadus? Jā, man pat ir nofotografēts, man pat pilnīgi svaiga fotografija, darba grāmatiņas viņu dienu atradu pie sevis tā mēģinājuma telpā. Tas bija ļoti interesanti. Jā, bet kā tas gadījās? Ne, tas ir, pēc vidusskolas bija armija, bija augstskola, Nē, tas bija tā, kad pēc 9. klases šis te manis speciālitātes skolotājs sāk strādāt par direktoru Talsu vidusskolā pirmajā, vēl tajā laikā viņi saucās, pēc tam viņi pārdēvēja par Talsu pirmo ģimnāziju. Un es tā vienkārši pa vasarām, un mēs īstenībā, mana kundze arī, tad mēs vēl nebijām, kā saka, oficiāli mījuši gredenus. Arī mēs visi ģimeni griezām tur tos krūmus un savedām kārtībā vispār to Talsu pirmās vidusskolas apkārtni. Un mans tēvs var atrast visādas trepes, un mēs tā visi ņēmāmies. Un visi bija baigi priecīgi un laimīgi. Un to pārņēma pēc tam mana mamma, šo te arodu. Un mans tēvs vēl joprojām nav ticis no šī te visa vaļā. Viņš vēl joprojām iet un arī, viņš ir pensijā. Viņš foršs no rīta jāelpo svaigu gaisu un iet un arī strādā pa sētnieku. Tā arī tāds dabas bērns, jā, kuram šitādi vārdi. Bet tu esi no viņa mantojis to, ka vajag savest kārtībā. Ja kaut kas nav kārtībā, tad vajag to savest kārtībā. Ko es tur esmu mantojis? Protams, nekas tāpat nenotiek. Manā zemapziņā noteikti man tēva darbi, manas mātes darbi un manas sievas tēvas, pat teikt, darbi un sievas mātes darbi un visas manas ģimenes kaut kādi labie darbi arī sēž, un es neteikšu, ka es gribu būt vai labāks vai sliktāks par viņiem. Bet man arī patīk iepriecināt, neredzot.